Ford Ranger. Mūsu gadījumā mums ir paveicies vairāk no visiem, kas šeit ir, jo mums ir pirmkārt jau 3,2 litru motors, kas ir visgaršīgākais visā šajā te modeļu klāstā, un bez visa tā vēl arī Wildtrak. Vēl kas ir interesants šim auto, ka tam ir 4 durvis, nevis 2, kā daudziem no šiem te. Smieklīgākais tas, ka mums izlodzes kārtībā trāpījās vienīgais automobils no visiem 8, kam ir automātiskā pārnesuma kārta. Citu nav slikti, redzēs, ko par to teiks pārējie kolēģi. Varbūt tāpēc, ka kaut kā pēdējā laikā arvien biežāk ir iznācis saskārties tieši ar pick-upiem, šis auto sāk man patikt arvien vairāk. Nu vai nav forši? Šeit ir pateikts gandrīz vai vispār šo automobīlu. 3,2, tātad 3,2 litru dzinējs, 6 pārnesumi un automāts. Tiem, kam nav automāts, te ir uzrakstīts vienkārši Speed. Protams, nav lielceļu laineris, ar kuru var braukt lielā ātrumā pa autostrādu, lai gan mums izdevās 150 km/h turēties diezgan braši. Pa šiem te karjeras izdangātajiem ceļiem gan šis auto jūtās tā kā zivs ūdenī. Mēs jau arī neesam nekādu vakarējie, jo šeit visapkārt ir trase, kurā notiek Eiropas čempionāts offroadā. Nu, mēs to izmēģināsim. Šis auto tik viegli un pārdomāti vadās, kā ar to bez problēmām tiek galā arī daļais dzimums. Kā jau visiem automobīļiem, kas ir paredzēti mazliet ekstrēmiem apstākļiem, arī šeit ir tradicionālais, ar ko braukt ikdienā, 2 riteņa piedziņa, 4x4 ja pilnpiedziņa un pazemināti, ar ko tikt ārā no ritīgiem dubļiem vai pat šķērsot kādu upes deltu.